Tērvetes novada Austkalnes pagastā nu jau 5 gadus darbojas sieviešu biedrība Mežmuižas mežrozītes. Tās ir sievietes, kuras sanākušas kopā, lai dažādotu savu ikdienu un paplašinātu interešu loku. Laukos pie mums jau neviens nebrauc klāt. Mums pašām ir jāatrod, jāuzzina, jāuzaicina, un tad tas viss arī notiek. Lai mazliet būtu savādāka dzīve. Mēs pašas veidojam savu ikdienu, apkārt savu kultūras telpu. Visvairāk vietu raksturo cilvēki. Un jo atsaucīgāki, jo radošāki, jo uzņēmīgāki viņi ir, jo vairāk kaut kas notiek. Un viņas ļoti interesantas lietas te dara, dažādas intereses. Viņi gatavo, viņi nodarbojas rokdarbiem, viņi ar skaistumu kopšanu, ar sportošanu, ar vingrošanu, ar nujošanu. Pašas biedrības dalībnieces dalās ar saviem hobijiem. Lai gan Larisa pēc profesijas ir zobārste, jau 7 gadus viņas aizraušanās ir sieru vārīšana. Šoreiz viņa mācīja, kā pagatavot fermentēto sieru. Man ir apmēram 22 siera paveidi, kuri visi taisās mājas virtuve, nevis kaut kāda ceha. Un īpaši mans lepnums ir pēlējuma siere, tas ir kamambere, rakfore. Kurš mums organizēs interesantu dzīvi? Tikai mēs paši. Tas ir kolosāli, ka es varu dalīties ar savu pieredzi un iemācīt cilvēkus abas lietas. Viņas pašas sevi raksturo kā mazliet neprātīgas un pagastā biedrību mīļi dēvē par puķenēm, bet pateicoties savai uzņēmībai īsteno dažādus projektus pagasta dzīves uzlabošanai. Pirmais mūsu projekts bija apgādāt mūsu Tērvetes novada handbola komandu ar sporta tērpiem un ar sporta inventāru, jo viņi mums ir republikas līmeņa komanda. Un tad mēs par viņiem mazliet parūpējāmies. Un tad mēs sākām rūpēties par sevi un par saviem novadiedzīvotājiem, lai viņiem būtu šeit interesanti, lai varētu mēs te skaisti vingrot, dažādus rīkot tematiskos pasākumus. Tā kā Austkalnes vidusskola pild arī vietējā kultūras centra funkciju, sadarbībā ar nodibinājumu Lasītes labiekārtota tās skatuve. Turklāt Mežmuižas mežrozītes ar līderu programmas atbalstu nomainījušas skolā nolietojušos ēdnīcas galdus. Visas šīs te ēdnīcas, gan galdi, gan aizskari, gan arī viss pārējais apkārt bija jau nolietots krietni. Prasījās tiešām piemērot šīm jaukajām telpām, piemērotu gan skatuves drapēriju, gan arī apskaņošanas iekārtu un, protams, arī galdus. Un šīs skolas telpas izīrēt drīkst arī paši vietējie ļaudis uz pasākumiem. Biedrības savas telpas atvēl arī citām aktivitātēm, gan logopēda nodarbībām, gan arī rokdarbniecēm, kuras savus darbus apkopojušas izstādē, kā arī iepirkts inventārs vingrošanai.